Latvijas mūzikas kanāls ik pa laikam sūta dažādas preses relīzes mēdījiem, tā skaitā arī es tev sūtu. Jā, saņem. Man nāk apakaļ atbildi, kad piedošana, jā, bet es esmu atvaļinājumā un neesmu diezgan ilgu laiku. Kur tu biji pazudis? Pēdējo mēnesi, jā, es darbā baigi iekrīt, ka paņēmu atvaļinājumu. Es paņēmu, bet izmantoju ikgadēju atvaļinājumu un dienu pēc atvaļinājuma sākšanās mazliet sačakarēju kāju skošām. Tā visu mēnesi uz kruķiem, bet nekas. Visu mēnesi tāpat darījos, cīnījos, albums ir ierakstīts, tūlīt septembra beigās jānāk ir ārā manam jaunākajam albumam, tā nosaukums Vēlreiz mājās. Esmu šo to arī noproducējis house mūzikā. Beidzamais darbs ir Malimbu šovu, kopā ar Ievu Krēvicu, viena dziesmiņa Hei, hei, tāda. Drīzumā vajadzētu parādīties arī Rāģuņos. Esmu tepat Jūrmalā pagājušas sestdien cīnījies visu dienu. Pirms tam pareizāk cīnījos, pagājušas sestdien atpūtos Jūrmalā, jo bija Baltijas mini sajietas, tas saistīts ar automašīnām, tieši ar mini marku, kas populāri jau kopš 1959. gada. Man ir viens šāds modelis, kas ražots 92. gadā, un pēc restaurācijas es ar lielu prieku atbraucu arī šeit un dalījos priekā citiem Baltijas mini īpašniekiem, tā kā pavadīju arī sestdien šeit, bet pirms tam 2 nedēļas dzīvoju pa garāžu, lai dabūtu visu to gatavu. Tā apmēram. Jā, par Jānis Stībeli, kuram šodien ir liela koncerts. Kā notika tā sadarbība un kurā brīdī jūs tagad esat apvienojušies un spēlēsiet un dziedāsiet kopā? Mēs ar Jāni salīdzinoši ilgi kopā strādājām. Tas bija brīdis, kad precīzi nevar pateikt 90. gadu sākums un vidus. Kā jau mūziķi vienmēr citu atrod, lielākā vai mazākā mērā strādā kopā. Un arī tas laiks bija mums tāds kopīgi pavadīts, jo tieši grupa, kurā Jānis sastāvēja, un faktiski viņš pats arī bija dibinātais grupas nosaukums Take It Sech, trūka bundzinieku. Un es tajā laikā biju brīvs, es biju sācis tev domāt par solo karjeru kā dziedātājs, un tad vēl kaut ko atgriežoties pie citamiem instrumentiem, vēl, faktiski pēdējo posmu, vismaz līdz šim jau noteikti pēdējo posmu pavadīju pie bungām, tieši Jāņa grupā. Tā kā mēs esam jau ilglaicīgi skatos partneri, darbojamies kopā. Tad vēl bišķi vēlāk Janka man arī palīdzēja solo karjerā. Pirmie gabali bija tieši viņa aranžēti. Viens no tiem bija Hei mazā, 96. gadā. Odisas skaņdarbs Hei mazā, tādā toreiz it kā pieņemamā progresīva house aranžējumā. Tagad tas izklausās smieklīgi, bet tam laikam tas bija ok. Tur vēl Normans Pauniņš palīdzēja, jo mākslinieks. Tā ar Janku tā mēs īslaicīgi laikam ik pa brīdim esam kopā un strādājam. Un arī manā iepriekšējā albumā man bija ideja uzaicināt Jāni ciemos, kā viesmākslinieku grupā ne, bet albumā. Tikai tādēļ, ka viņa uzvārds faktiski ir, vismaz tā sakna līdzīgi manējiem ir. Un līdz ar to mums izveidojās arī tāds trio – Busulis, Rutulis, Stībelis. Un mēs nodziedājām draugu dziesmu, par lielu prieku tā bija mans paškomponētā dziesma un salīdzinoši arī patika daudziem muziķiem. Tā mēs tik pa brīdim strādājam un, starp citu, skaņdarbs Tikai tev, ko Jānis dzied. Tikai tev vēlos jau. To viņš bija sākotnēji rakstījis manām vajadzībām. Un tad kaut kā mums bija ceļi šķīrušies. Lai vienkārši nesanāca kopā strādāt, viņš pats to nodziedāja, un palika populāri viņa paša izpildījumā. Bet es pilnīgi pieļauju, ka mēs drīzumā atkal sadarbosimies, viņš kā komponists, kā izpildītājs, un kaut ko jaunu radīsim. Fantastiski, mēs tikko uzzinājām tik daudz jaunu, un es maz nezināju, ka tu esi bundzinieks. Bija kādreiz, jā, bija tāda lieta. Bet redz, apvienot divus vienā grūti. Vieniem patīk, kā es labāk dziedu, vieniem patīk, kā es labāk spēlēju bungas, bet tomēr tie, kas teica, ka es labāk dziedu, bija pārsvarā. Un acīm redzot, kaut kā neviļas es viņus paklausīju un uzsāku solo karjeru, lai gan man vēl mācīties daudz ko ir. Varbūt tās vajag pamēģināt bungas un dziedāt, lai apdzīvoties. Es toreiz es arī tā darīju. Es biju gan bundzinieks, gan solists vismaz savā blicē. Pēc tam pie Jāņas palika tikai kā bundzinieks un piebalsus dažus tur izpildīja. Bet tas ir sarežģīts instruments. Jebkurš instruments ir jākopja. Tas nav gluži tā kā velosipēda, ka tu iemācies vienreiz un pēc tam visu mūžu var uz tās sēsties un braukt uz priekšu un aizmuguru. Ar bungām un citiem instrumentiem katru dienu ir jābūt vismaz kaut kādai saistībai. Lielākā vai mazākā, bet tev ir jātrenējas regulāri, praksa ir jāgūst. Tagad es tā tad joka pēc pie bungām apsēžos kādā mēģinājumā, bet rokas jau neklausa. Galvas skrien ātrāk par rokām, ja domas skrien ātrāk par rokām. Bet gan jau varbūt kādreiz atgriezīšos pie tā. Jā, labi. Liels paldies! Paldies tev!